Vēnu operācijas šobrīd mēs varam veikt tātad bez šīs vispārējās vai spinālās anestēzijas. Tad mūsdienīgi mēs to veicam tikai vietējā anestēzijā, jā, bet ārkārtīgi precīzi apšpicējot tikai ļoti precīzi sonogrāfijas kontrolē tos posmus, ko mēs ārstējam vēnu. Otra lieta, kad mēs veicam operācijas ar tādām tehnoloģijām, pēc kur operācijas laikā arī pēc tam pacientiem vairāk nav sāpju, tā ka no sāpēm arī nevajadzētu baidīties. Vēl būtu jāzina cilvēkiem, ka šobrīd operācijas nedrīkstētu laikā griezumi, kas tiek veikti, būt garāki par milimetru. Tātad būtu svarīgi iet tur, kur vēnes izoperē bez šiem griezieniem, jo citādi var bojāt arī apkārt esošos audus, un pēc tam ir ļoti būtisks problēmas pēc tam pacientiem saistībā ar šo garo griezienu radīto traumatismu. Un, protams, es ieteiktu visiem pacientiem izvēlēties tādu klīniku, kur tas tiek veikts pietiekoši daudz un labā līmenī. Tas būtu tas svarīgākais.